Krievija šodien pilnībā noraidīja jauno miera piedāvājumu, ko izstrādāja Ukraina kopā ar Trumpa komandu un Eiropas amatpersonām, un kuru vakar prezentēja Vladimirs Zelenskis. Šodien Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Maskava neatbalsta priekšlikumu izveidot brīvo ekonomisko zonu Donbasā, kuru izskata Ukrainas, ASV un ES kopīgā plāna ietvaros. Pēc viņa teiktā, Krievija cer ieņemt šo teritoriju ar spēku un tikai pēc tam sākt kādas sarunas. Tajā pašā laikā Kremlis šodien izvirzīja jaunas prasības Ukrainai, lai izbeigtu karu. Un paralēli Krieviem tika paziņots, ka Ukrainas bruņotie spēki it kā gatavojās iebrukt Krievijā 2022. gada 8. martā, tāpēc Krievija uzbruka pirmā. It kā apsteidzot Ukrainu veselas 2 nedēļas. Bet es atgādināšu, ka Krievijas karaspēka koncentrācija notika okupētajā Krimā, pa visu Krievijas un Ukrainas robežu, kā arī Baltkrievijā, vairāk nekā gadu pirms paša iebrukuma. Tajā pašā laikā Krievija atkal pārliecina Krievus, ka nekāda mobilizācija netiek plānota. Tas viss esot Ukraiņu izdomājumi. Savukārt Kremlis publiski apsūdzēja Krievijas uzņēmējus par nepietiekamu kritiskās infrastruktūras aizsardzību pret Ukrainas droniem. Tiek teikts, ka karu sāka Vladimirs Putins, bet pašiem uzņēmējiem jāaizsargā objekti no Ukrainas dronu uzbrukumiem. Un tas ir aizgājis tik tālu, ka Vladimirs Putins parakstīja rīkojumu, saskaņā ar kuru Maskava vienkārši atņems uzņēmumus, ja tā īpašnieks pats nav uzstādījis pretgaisa aizsardzības sistēmas tā aizsardzībai. Man sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim visas šīs tēmas kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam un neaizmirstiet atstāt savu komentāru. Tātad, tagad apskatīsim visu pēc kārtas. Maskava neatbalsta priekšlikumu izveidot brīvo ekonomisko zonu Donbasā, kuru izskata kopīgajā Ukrainas, ASV un ES plānā. Par to šodien paziņoja Kremļa pārstāvis Dimka Peskovs. Krievijas diktatora Vladimira Putina pārstāvis sāka izdomāt, ka viss Donbass it kā ietilpst Krievijas sastāvā. Turklāt viņš pievienoja, ka šī reģiona pārvaldību nevar veikt neviena trešā puse. Tālāk citās no Peskova. Šajā kontekstā es tomēr teiktu, ka Donbass ir Krievijas federācijas teritorija, Krievijas federācijas subjekts, un diez vai kāda trešā puse varētu pārvaldīt KF reģionus. Tādējādi Kremļa pārstāvis reaģēja uz neseno Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojumu. Pēc Zelenska teiktā, viens no kara izbeigšanas scenārijiem varētu paredzēt brīvās ekonomiskās zonas izveidi Donbasā trešās puses kontrolē. Ukrainas prezidents precizēja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvens Vitkovs un Džareds Kušners piedāvā reālus kara izbeigšanas scenārijus. Šos priekšlikumus viņi plāno apspriest ne tikai ar Kijevu, bet arī ar Maskavu. Un šodien kļūst zināms, ka Maskavā ir nolaidusies noslēpumaina Amerikas Savienoto Valstu militārā lidmašīna. Kremļa pārstāvis Peskovs paziņoja, ka viņi vispār nesaprot, par ko ir runa. It kā nekādas lidmašīnas nebija, taču vēlāk kļuva zināms, ka ar šo lidmašīnu uz Maskavu atlidoja ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs. Un tas ir pirmais cipu vadītāja apmeklējums Krievijā kopš 2021. gada, kad ASV mēģināja atrunāt ārprātīgo Vladimiru Putinu no plaša mēroga iebrukuma Ukrainā. Tāpēc sarunu ceļš. Tajā pašā laikā Kremlis atgādināja galvenās Maskavas prasības Kijevai un rietumiem, lai izbeigtu karu. Atgādinu, Kremlis gaida Krīmas un okupēto Doņetskas, Luhanskas daļu atzīšanu, Zaporīžas un Hersonas apgabalu atzīšanu par Krievijas teritoriju, Ukrainas neitrālā statusu nostiprināšanu un atteikšanos no dalības NATO. Ukrainas bruņoto spēku skaita samazināšana un to iespēju ierobežošana, rietumu ieroču piegāžu un izlūgdatu nodošanas Kijevai pārtraukšana. Krievu valodas status paplašināšana un papildu garantijas krievalodīgajiem iedzīvotājiem, Ukrainas atteikšanās no prasībām par reparāciju un kontribūciju izmaksu. Un pat pakāpeniska attiecība atjaunošana ar nemazgāto mežonīgo Krieviju un visu startautisko sankciju atcelšana pret Krieviju, kas, atgādinu, patiesībā nāk par labu Krievijai.
Šeit, es tā teikt, esmu apmulsis. Ja sankcijas nāk par labu, kā apgalvoja Vladimirs Putins, tad kāpēc tas pats Putins pieprasa tās atcelt? Sanāk, viņš grib kaitēt Krievijai? Un tagad Kremlis pastiprina mēģinājumus iebiedēt Eiropu, lai piespiestu to atteikties no palīdzības Ukrainai. Krievija varētu izmantot pusmilitāras darbības pret Lielbritāniju, lai piespiestu Londonu pārtraukt atbalstu Ukrainai. Ar šādu draudu šodien oficiāli nāca klajā Kremļa padomnieks Andrejs Fjodorovs. Viņš pieļāva, ka Lielbritānijas uzņēmumi, kas ražo bezpilotu lidaparātus Ukrainai, var kļūt par uzbrukuma mērķiem no nezināmiem avotiem. Netieši norādot uz tiem pašiem diversijas aktiem, izmantojot nezināmus dronus. Viņa draudi izskanēja faktiski uzreiz pēc Lielbritānijas premjerministra Endija Bernema paziņojuma Kijivā Ukrainas neatkarības dienas sakarā. Kā zināms, viņš paziņoja, ka Londona ir atļāvusi Ukrainai ražot Storm Shadow raķetes. Pēc Bernema vārdiem attiecīgo tehnoloģiju nodošana jau ir apstiprināta. Turklāt šajā procesā tiks iesaistīti aizsardzības uzņēmumi. Ņemot vērā pēdējos notikumus, Kremļa padomnieks Fjodorovs paziņoja, ka agrāk vai vēlāk varētu būt ne tikai mutiska, bet iespējams arī kāda redzama Krievijas reakcija uz darbībām Lielbritānijā. Žurnālisti pajautāja šim nemazgātajam Fjodorovam, ko viņš vispār ar to domā, kas tās ir par aizplīvorotām draudiem. Un viņš atbildēja, citēju: pastāv dažādas diskusijas par to, kā tam vajadzētu izskatīties. Tas var būt tā sauktā tehniskā reakcija. Iespējams, kādas hakeru uzbrukumi no nezināma avota. Protams, neoficiālā līmenī. Iespējams, būs dažādi politiski soļi, un es nevaru pilnībā izslēgt, ka varētu būt, piemēram, kādi pusmilitāri, pusgadu ilgi pasākumi. Kad Fjodorovam precizēja, vai tas nozīmē iespējamu Krievijas militāru uzbrukumu Britu rūpnīcām tieši apvienotajā karalistē, viņš atbildēja, citēju: uz tiem var uzbrukt nevis Krievija, bet uzbrukums var nākt no nezināmiem avotiem. Tātad Krievi kā vienmēr rīkojas kā gļēvuļi un bailīši. Tātad viņi paši nekad neuzdrošināsies uzbrukt atklāti, bet gan organizēs teroraktus un diversijas ar citu rokām. Ar rokām. Par laimi, Britus šie draudi no Krievu gļāvajām žurkām vispār nemaz nebaida. Bet Krieviem tas tiešām ir dabā. Viņi nemāk. Viņi, ziniet, ir drosmīgi tikai pēc tam, bet procesā viņi nav drosmīgi, viņi ir gļēvi. Atgādināšu, kad viņi okupēja Krimu, viņi taču 2 gadus pēc okupācijas kliedza, ka tie neesam mēs, tie ir zaļie cilvēciņi. Kad Krievi iebruka Donbasā, viņi vispār 8 gadus stāstīja: ko jūs, mūs tur nav, tā ir milicija. Milicijas kaujinieki, kuri izmanto smagāko un modernāko Krievijas militāro tehniku. Kā teica Putins, militārajā veikalā nopirka. Tātad jūs saprotat, viņi pēc tam ir drosmīgi, bet patiesībā viņi ir bailīgi tipi. Un lūk, Fjodorovs sēž tur, runā tiešā tekstā, saka: mēs, protams, atklāti draudam, bet jūs ko, mums ir bail atklāti uzbrukt? Tāpēc mēs caur trešajām pusēm rīkosim kaut kādas diversijas. Atgādinu, nedēļu iepriekš Sergejs Lavrovs, vēl viens Krievijas pārpratums, paziņoja, ka Maskavai it kā esot dati par to, ka ASV tieši iesaistās triecienu veikšanā pa Krievijas teritoriju. Viņš apstiprināja, ka Maskava ir nodevusi ASV valsts departamentam jautājumus par ieroču piegādēm, izlūkošanas datiem un iespējamo Vašingtonas līdzdalību triecienos pa Krievijas teritoriju Ukrainas pusē, un tagad gaida atbildi. Starp citu, atbildi viņi tā arī nesaņēma. Un ko izdarīja Lavrovs? Nekā. Viņš vienkārši pieņēma šo kaunu un devās tālāk. Turklāt Lavrovs piedraudēja, ka Krievijas federācija pastiprinās savu pieeju, lai iznīcinātu visu, kas no rietumiem baro Kijivas kara mašīnu. Tālāk citēšu viņu: mēs to jau darām, un viņi jau sāk vaidēt. Un nav nejauši, ka arvien vairāk balsu no dažādām mūsu kopējās telpas vietām aicina nekavējoties apstāties. Tā nebūs. Krievijai nav pieņemama kaujas darbību pārtraukšana gar saskars līniju. Man šeit ir interesanti, kurš un kur vispār, kā izteicās Lavrovs, sāk vaidēt. Nākamajā raidījumā mēs starp citu ar jums apspriedīsim vakardienas koalīcijas gribētāju sanāksmi, kurā tika pieņemts lēmums par pretgaisa aizsardzības pastiprināšanu, raķešu nodošanu un kopīgām militārajām mācībām un tā tālāk. Lūk, to Lavrovs sāk saukt par vaidēšanu. Atgādinu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja par jaunu priekšlikumu sagatavošanu kara izbeigšanai ar Krieviju, kas tika izstrādāta kopā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem
un Eiropas amatpersonām. Pēc viņa teiktā plāns paredz uguns pārtraukšanu un savstarpēju karaspēku atvilkšanu, izveidojot atstātajās teritorijās brīvo ekonomisko zonu. Tālāk citāts no Zelenska. Tātad mēs ar Krieviem speram vienādus soļus atpakaļ, un tas rada tādu kā buferzonu kādas vadības uzraudzībā. Pagaidām nav skaidrs, kādas tieši vadības uzraudzībā, bet tā ir kaut kāda trešā puse. Trešā šī plāna daļa attiecas uz drošības garantijām no Eiropas Savienības un NATO puses, kā arī uz tiem soļiem, kurus ir gatava spērt Ukraina. Tajā pašā laikā Zelenskis paziņoja, ka ASV ir vēl vairāk priekšlikumu par kara izbeigšanu, taču, citēju, viņi vēlas atrast piemērotu brīdi, lai ar tiem dalītos. Tikmēr Kremlī šo miera plānu noraida, un viņi aicina Krievus nekādā gadījumā neļauties panikai. Ziņojumi par jaunas mobilizācijas sagatavošanu Krievijā ir viltus ziņas, kas tiek izplatītas, lai destabilizētu situāciju valstī. Par to šodien paziņoja Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Tālāk viņa citāts: to visu izplata Ukrainas varas iestādes. Protams, Kīivas režīms cenšas ideoloģiski sašūpot situāciju pie mums. Ziniet, viss būtu kārtībā, bet es atgādināšu tiem, starp krieviem, kuriem vēl kaut nedaudz smadzeņu rievas ir palikušas savās vietās. Atgādinu, ka 2022. gada septembrī, aptuveni nedēļu pirms mobilizācijas izsludināšanas, šis pats Peskovs tieši tāpat pārliecināja, ka mobilizācijas nebūs, un ka visi paziņojumi par to, ka tā būs, ir Ukrainas provokācijas. Tagad es atgādinu, skatieties, tas notika 2022. gada 13. septembrī. Tajā dienā Dmitrijs Peskovs paziņoja, kad viņiem jautāja, vai Kremli tiek apspriests pilnīgas vai daļējas mobilizācijas jautājums, viņš paziņoja, citēju: šobrīd nē, par to runas nav. Tieši tad, gandrīz pēc nedēļas, Kremlis izsludināja daļēju mobilizāciju un savāca 300 000 krievu Ivanu karam. Tāpēc uz Peskova paziņojumiem vajadzētu raudzīties ar lielu skepsi. Un visbeidzot, Kremlis nolēma atņemt Krievijas uzņēmējiem viņu biznesu. Peskovs paziņoja, ka Krievijas bizness nepieliek pietiekami daudz pūļu, lai aizsargātu uzņēmumus no Ukrainas uzbrukumiem, tāpēc, lai neapvainojas par jauno Putina rīkojumu. Atgādinu, ka Putins vakar parakstīja rīkojumu, kas ļauj valdībai sagrābt un nodot Rosim Ušķestvo pārvaldībā kritiskās infrastruktūras objektus, kuru īpašnieki nenodrošinās to aizsardzību pret Ukrainas dronu uzbrukumiem. Tāpat par pamatu aktīvu sagrābšanai var būt, citēju, uzņēmumu neatjaunošana vai novēlota atjaunošana. Saskaņā ar Putina dekrētu valdība varēs atņemt gandrīz jebkuru uzņēmumu. Tās ir degvielas un enerģētikas kompleksa, komunālās transporta objekti, loģistikas infrastruktūras, dzīvības nodrošināšanas rūpniecības uzņēmumi, kā arī, citēju, un citi objekti, kuriem ir īpaši svarīga nozīme drošības nodrošināšanā, Krievijas Federācijas ekonomiskajai stabilitātei un iedzīvotāju dzīvības nodrošināšanai. Īsāk sakot, karu sāka Putins un viņa banda, bet krievi, kuri tur mēģina nodarboties ar biznesu, tagad paši ir spiesti aizsargāties no Ukrainas atbildes uzbrukumiem. Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli un secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu!